Nu, ko, čau, čau. Pie manis šodien ir atkal kārtējo reizi ciemiņš vārdā Ronalds Zakars. Esmu uzaicinājusi, jo ir par ko padalīties, ir par ko pastāstīt. Ronalds pie manis vērsās dažus mēnešus, nu jau teikšu, atpakaļ ar nolūku sakārtot veselību, un es arī parādīšu vēlāk sarunas laikā, kā Ronalds izskatījās iepriekš. Nu, šobrīd ir gandrīz 2 mēneši pagājuši, nepilni 2 mēneši, kopš Ronalds iziet cauri organismu attīrīšanas pieredzēm, par to mēs arī šodien parunāsim. Mazliet par mani, tātad mani sauc Elīna Bulīga, es esmu veselīga dzīvesveida entuziasts, dalos par holistisko pieeju, kā palīdzēt sev nesaslimt, kā palīdzēt atrisināt dažādas problēmas, jo es uzskatu, ka simptomi ir signāli, ko nedrīkst ignorēt, bet nedrīkst arī vienkārši novērst, lietojot, piemēram, medikamentus. Katram simptomam apakšā ir cēlonis, ir sekas, un ja mēs gribam sakārtot savu veselību, mums vienmēr ir jāmeklē cēlonis. Un mana pieredze, kas atveda līdz organismu attīrīšanai, bija pašas veselības stāvoklis, kas pēc uztura sakārtošanas un sportošanas ieviešanas ikdienā man pasliktinājās veselība, lai gan es biju zaudējusi lieko svaru 15 kg. Un man bija ļoti interesanti sākt pētīt, padziļināt šo organismu attīrīšanas pieredzi. Nu, lūk, tāpēc tas arī ir tas virziens, par ko es ikdienā dalos, un nu, jau 4 gadus strādāju tieši ar organismu attīrīšanu. Tad, Ronald, es dodu vārdu tev, padalies lūdzu mazliet, kas tu esi, iepazīstini ar sevi, varbūt šo te savu pieredzi, kāpēc vispār tu mani uzrunāji sociālajos tīklos un kā sākās mūsu sadarbība. Lūdzu. Jā, tā tad mani sauc Ronalds Zakars, esmu students, 19 gadi, un es uzzināju par Elīnu, jo es viņai jau sekoju kādus 3 gadus. Uh, tā kā, jā, un Elīna tur visādus tur par locītavām, tur par to pašu lieko svaru tur runāja, par to pašu ūdens nozīmi, un tad tā kā mani aizkustināja, un tad es, piemēram, sāku jau interesēties, nu vēl es nebiju izgājis organismu attīrīšanu, pirms tam es vēl biju interesējies par produktiem. Tur meklējis, cik viņi maksā. Tad vēl Elīnai rakstīju, ka tie ir dārgi produkti, ka es tur nezinu, pamēģināšu, varbūt nesanāks. Nebūs Jā, rezultāts, man liekas, tur ir teicis, jā, ka tik dārgi ieguldīšu sevī naudu un nebūs rezultāts. Ko tad? jā, tā tas arī bija. Un tad es pārnācu pie Elīnes. Uh, Tad sāku pievērst uzmanību veselībai. Izmainīju arī savu ēdienkarti. Protams, ne jau tik ļoti, kā saka, ir olbaltumvielas, ogļhidrāti, vitamīni, minerālvielas, vairāk augļu un dārzeņu. Un, kā saka, esmu uzlabojis šo te gan uzturu, gan arī ūdeni tāpat dzeru. Un, kā saka, mums ūdens ir vajadzīgs cilvēka organismā. Un tāpēc, jā, agrāk es ūdeni vispār nedzēru. Un, nu, likās, nu, labi, es tur kafiju kādu varbūt vai tēju uzdzeru. Nu, kafiju es tā mazāk, tāpēc, ka man parasti kafija izraisa tādu miegu. Uh, bet tēju es bieži dzēru, un parasti es ar cukuriņu dzēru tēju. Cukuriņš bija tāds mans mīļākais. Un, jā. Ar, tad vēl skaitīja, kad es padzēru šo te tēju ar cukuru, tad vēl baltmaizes, tad vēl kādā pēcpusdienā kādu morsu izdzēru. Nu, tas bija, protams, vasarā, ja tur atspirdzināšu. Tad vēl kādu saldējumus, kādus 4 apēdu no veikala. Un tad tie cukuri summējās kopā un, kā saka, tāpēc arī šie te aptaukošanās arī ir. Un man, diemžēl, jāsaka tā, ka man bija vielmaiņas traucējumi, Mhm. diemžēl. Un, jā, kā saka, un tas ir jāsaprot to, ka, ja mēs ēdam neveselīgi, tad, jā, kā saka, tad mums viss piesārņojas, tāpēc mums ir jātīra tas organisms, nu, gribi vai negribi.
Saki, lūdzu, kā tev pašam likās, nu, pirms tiem dažiem gadiem, ja, kad, nu, ir liekais svars, ir vēlmaiņas traucējumi, vai tu nejūties bezspēcīgs tajā visā, nu, ka liekas, ka ģenētika, ģimenē tā pati problēma, visiem mums tur senčiem un viss, ja, kad, nu, kad vienkārši es esmu tāds un neko nevar darīt. Nu, bezspēcīgs, jā, es, piemēram, tas pats liekais svars man ļoti daudz traucēja, it īpaši to pašu uzvilkt drēbes un tāpat arī piecelt, tā kā laukos, kad es dzīvoju, es arī jūtu to, ka mājās nevarēju pacelt kastes smagās, kur medus bija, un es pat nevarēju uzvilkt, nu tagad es. Tajā laikā nevarēja uzvilkt bišu tērpu, kas ir tā, viņa vēl spieda galvenais, spieda, tā kā apsēdies, un tā kā spiež, un es saku, nu, tā kā, nu, manam šam tēvam, es saku, nu, labāk varbūt jaunu nopirkt, bet, nu, kā saka, nu, tu padzīvojies, taču vēl tur augustu jau tāpat iesi uz augstskolu, un tev jau nevajag, tu tikko nopirksi jaunu, un tad jau nav jēgas, principā, no tā. Nu, ot, un tā es atdzīvoju ar šo te tēpu, bet man reāli viņš spieda. Es pat nevarēju zeķu normāli uzvilkt, es pat tā elpoju tā kā Nu, tā kā ļoti. tā aizspiež elpu, ja, jo vēders noteikti arī bija, vai ne? Jā, jā, Par un, cik liekiem protams, kilogramiem mēs runājam šobrīd, Ronald? Jo te izklausās, ka bija baigais. baigais bija. Tagad tā es pareikināju, tad, kad es toreiz filmēju, tas bija 40, tā sanāk -12. Tāds sanāk 87, sanāk vēl 4 pa virsmu laikam, 16. 16. 16. 16 un plus vēl 2 pa virsmu, jo man ir 85 tagad. Tu Vēl tik 2 pa virsmu. pūsti visu laiku, ja? Jā, 18. Es varbūt ieslēgšu bildīti, tūlīt parādīt cilvēkiem, kas mūs skatās, kā bija. Nu, te ir pilnā augumā. Te var redzēt, nu kā, nu, jauns cilvēks, students, tu esi diezgan garš, uz tevi nemaz tā tik baigi nevarēja redzēt to lieko svaru, ja? Bet es gribu pielikt reku bildīti pirms un pēc seju, kā izskatījās seja. Nu, šeit mums Ronalds nav noskuvies, ja līdz ar to bišķi, bišķi platāk tie vajag izskatīt. Bet te, kā Ronalds profilā izskatījās, kad atnāca pie mums, uzsāka organismu attīrīšanu, jo te ir tie 16 liekie kilogrami apmēram, un šeit ir jau pēc organisma attīrīšanās, kad ir stipri, stipri daudz mīnusā. Un es saprotu, ka tev tas veselības stāvoklis, tas jau stāsts nebija tikai par lieko svaru, jo tad, kad tu sākumā aizpildīji veselības anketu, tu arī minēji, ka 2 gadus atpakaļ apmēram tev ir bijusi diezgan nopietna saslimšana, jā. Vai tu vari padalīties ļoti īsi minimāli par šo, lai no tā, ka es te no tevis visu velku ārā? Jā, nu jā, man bija 6. organismu piesārņotības pakāpe, tā ir pēdējā onkoloģija. Un, jā, kā saka, bija tādi gadījumi, ka vienkārši, nu, tas jau liecināja, ka nogurums bija tas pats, bezspēks, un tāpat arī nebija ērti tāpat, un, nu, visas šīs te problēmas, un tad, jā, kā saka, tas Mhm. viss izvērtās tik ļoti, tas svars pieauga. Bet, protams, pēc operācijas tur jau samazinājās, nu kā jau vienmēr, jau tur tas svars arī samazināsies. Tad medicīniski veiksmīgi tika atrisināta šī te problēma, ja? Jā, Ja tā teikt, jā, simptoms tika aizvākts, bet cēlonis organisma piesārņotība nekur nepalika, un es saprotu, ka tā arī savā ziņā bija tava motivācija uzsākt organisma attīrīšanos, lai pasargātu savu veselību nākotnē no tā, ka kaut kas līdzīgs atgriežas. Jo vienā sarunā tu man minēji, ka jums ģimenē, nu, tas ir tāda izplatīta problēma tieši jums ģimenē, ja, kad daudziem ir bijušas šīs te problēmas tieši ar onkoloģiju. jā, Mhm. Ok, es atceros, ka tad, kad tu uzsāki organismu attīrīšanu jau pirmajā mēnesī, tu man sūtīji video ziņas un balss ziņas, ka tu tagad staigā, tur riktīgi esi sācis staigāties, tur rentie 1000 soļi katru dienu, tev ir ļoti daudz enerģijas, padalies, lūdzu, tad tu uzsāki organismu attīrīšanu, tev sāka samazināties svars, uzlaboties vielmaiņas, tu sāki dzert ūdeni. Tev uzrādās arī enerģija, lai uzsāktu fiziskās aktivitātes. Jo bieži vien cilvēki saka, tā, kā
Nevajag tur neko tīrīt, mums ir aknas nieres, jā, vajag vienkārši veselīgi ēst un vairāk sportot. Pasaki godīgi, vai neatīrītā organismā pirms tam tev bija enerģija un resursi iet ārā, staigāties tādā apjomā, kā tu to dari šobrīd, un uzsākt veselīgi ēst? Vai tev bija reāli resursi tam visam iepriekš? Resursa noteikti nē, es pamatošu savu viedokli, jo, nu, es fiziskās aktivitātes, protams, es gāju, staigāju, tur dažreiz skrēju, bet man skrējiena laikā man vienkārši elpas trūkums bija. Un, Mhm. jā, un es nevarēju tajā paskriet. Vienu reizi es vispār skrēju 8 riņķus atceros ap stadionu, kur pie skolas, un, bet vienkārši tas bija nenormāls trieciens, protams, manam organismam, un tad es sāku apdomāties, ka, nu, nevajag tik strauji to kāpināt, ka vajag to visu pamazām darīt, kā saka daudzi cilvēki, ka aiziet uz to sporta zāli, pēc tam tur, nezinu, pacelā 50 kg smagu hantelīti un norauj saites, norauj visu pārējo, un tad viņi sabojā savu vienkārši veselību. Nu, tā es arī pirms tam darīju, un tā arī bija tā kļūda. Un vēl ko es pieminēšu, jā, protams, par to pašu uzturu. Uzturs arī bija ļoti, ļoti grūti mainīt, jo nu, ko es varēju izmainīt? Ja man ikdiena ir saldumi, ja man ikdiena ir, nezinu, baltmaize ar sieru, ja man ir ikdiena, tur, nezinu, tēja ar cukuriņu un tur kādu vēl saldumiņu, kādu konfektīti vēl uzēst vajag. Un tad tie svars krājas, krājas un krājas. Un man vēl kas bija, un man vēl, starp citu, vēl bija arī insulīna rezistence, starp citu. Tas ir tāpēc, ka man vakaros gribējās virināt vienkārši leduskapi, reāli virināt, jo es nezināju, ko ēst, un ko es paņemu. Kaut ko saldāku vai kādu, nezinu, nu, mēs mājās parasti, jā, tur taisam kaut ko tā, kirbju, nu, tur. Nu, es tur neieciklēšos, varbūt, ko tur gatavo, bet, kā saka, jā, saldumi pirmā lieta. Otra lieta, es tur kaut kādu ļoti daudz piena produktus, jo tur nu, ļoti minimāli viņi ir jāliet, nevis tā, nu, tur entējos daudzumos un tā. Tas arī rada lieko svaru, tāpēc. Jāpiedod, tāpēc esmu mainījis šo te skatījumu, redzējumu uz šo te gan uzturu, gan arī uz šo te fiziskajām aktivitātēm. Arī skrienu, tāpēc es arī sprintu tagad skrienu un no visa spēka, tā kā man ir enerģija un es tā kā arī es vienmēr ieslēdzu arī mūziku, starp citu, no rīta es tā pamostos, es no rīta vienmēr sāku ar mūziku, es ieslēdzu mūziku. Pādējo, nu tādu interesantu diezgan, man tā kā izdalās tas dopamīns, reāli tas dopamīns izdalās, tā kā es varu pādējo, man ir vienkārši priecīgs es un, jā, kā saka, pādējoju, tad iedzeru ūdeni, tad pēc kāda laika paēdu, un tad es varu doties savās dienas gaitās. Tāda ir man šī te rutīna. Nu, super. Izklausās vienkārši, ka tava dzīve ir mainījusies par 180 grādiem pa pēdējiem 2 mēnešiem. Um, Vēl varbūt uzdošu jautājumu. Respektīvi, mēs katru mēnešu pirmajā datumā uzsākam projektu organismu attīrīšanai, kur ir WhatsApp chats, kur ir atbalsta grupa, ko moderē veselības treneri, jā, un attiecīgi tiek atbildēts uz jautājumiem. Mēs parunājam par svarīgām tēmām, par to pašu uzturu, par ūdens dzeršanu, un ir virtuālais asistents, kas katru dienu iedod drusciņu informāciju. Un tu esi diezgan labi iedziļinājies šajā informācijā, tu esi lasījis, klausījies, skatījies. Un ļoti daudz man arī pats esi sūtījis informāciju, kad tu esi atradis tur, ka pannas nav veselīgas ar teflona pārklājumiem, ka tur tādas ķīmijas nav ieteicams lietot. Tu tiešām esi iedziļinājies šajā informācijā, un es redzu arī tev, ka arī tas rezultāts ir daudz, daudz tāds, nu, es teiktu, wow, rezultāts, ja, jo pa 2 mēnešiem zaudēt 16 kg, tas ir ļoti strauji. Nu, saka arī, ka nav veselīgi, ja, jo norma ir, ka ķermenis atdod vidēji 3-4 kg mēnesī, vairāk nē. Tev āda labi savilkās vispār. Ķermenis pats tika galā ar šo visu, vai ir tā, ka tur karājās tagad tur uz punča riktīgi
vai mums būs jāpiestrādā vēl ar saitēm, ar saistodiem, ar Nu, kolagēnu. jūs domājat, kas ir uz šo brīdi vai pirms tam, pirms organisma attīrīšanas? Tagad es domāju, vai tika līdzi tavs ķermenis svara straujam zudumā? Nu jā, tiek tā kā tie zemādas šie te tauki sāk sarukt pamazām, jā, un sāku arī izmainīties. Nu, protams, vēl ir jāpiestrādā arī pie kāju šiem te muskuļiem, jo kājām vēl tur tauciņi noteikti vēl būs, un tāpēc to uzreiz nevar. Kolagēns, nē, tur Nebūs jau vajadzīgs, ja? tik jaunā vecumā vēl nē. Tik jaunā vēl vecumā, nē. Tas ir Vēl jau nav tā, kā saka, nošļukums, tā kā kāda nošļuka ļumīga tāda saucamā parasti ļumīgā. tas notiek sakarā ar ļoti lielu lieko svaru un strauju svara zaudēšanu. Ja, kad āda netiek līdzi un nespēj savilkties tik strauji, cik strauji tiek zaudēts ķermeņa svars. Bet tā kā mēs to darām veselīgā veidā, ar organismu attīrīšanu, ka ķermenis pats atdod lieko tādā tempā, kādā viņam ir ērti, nevis ar dramatisku badošanos, ja, vai tur tādām drastiskām kaut kādām monodiētām, ja, ka tur sēž uz vienu olu dienā, piemēram. Nu, ir dzirdēts par visādām trakām, drastiskām diētām. Ja? Šajā gadījumā tad tu ēd visas uzturvielu grupas, ola, gaļas, zīvis, piena produkti, tikai nepārmērīgi. Ja? Rieksti, sēkliņas, dārziņi tavā ēdienkartē diezgan daudz ir ieviesti pākšaugi. Būtībā tu esi sakārtojis savu ēdienkarti, ja? Tu vairs nenašķojies starp ēdienu reizēm, kas dod arī šo. Un ja ir našķis, tad ko es daru? Parasti, ko es daru, ja ir našķis? Es paņemu ābolu un sēkliņas. Ābolē cukuriņš un sēkliņas olbaltumvielas. Tad saliekot visu kopā, tas ir vienkārši nenormāls labs šis te esi gan iegūjis cukurus, gan arī normāli paēdis. Gan panašķējies, gan arī piestrādājis pie tā, lai cukura līmenis nebūtu tāds strauji, bet viņš tāds vienmērīgs. Jo ābolā ir šķiedrvielas, sēkliņās ir šķiedrvielas, plus olbaltumvielas, plus tauki. Tev būtībā ir sabalansēts našķis, kur ir visas uzturvielu grupas, kas ir ļoti, ļoti gudri. Super. Kā tev pašam vispār patika projektu pieredze piedalīties, kur var kādam kaut ko pajautāt, kur var individuāli arī tu man ļoti daudz jautājumus uzdevi. Kā tev tā sajūta, kad ir atbalsts, ir kam paprasīt, nevis vienam pašam tur jāmēģina kaut kā tikt ar to visu galā, jo ļoti daudz cilvēku cenšas mājās vieni paši šo visu izdarīt. Nu jā, tad sanāk, tā kā Elīna, kā pieredzējusi, nu kā saka, mana veselības mentore, jā, es tur viņai visu laiku jautāju, kādi tur sāsinājumi būs tajā programmas laikā, un man reāli bija sāsinājumi, reāli. Padalies, es domāju, šis ļoti daudziem cilvēkiem interesē, kādi bija tavi sāsinājumi attīrīšanās laikā, jo tā ir daļa no procesa. Dažiem cilvēkiem tas neizpaužās, apmēram es esmu novērojis, ka 30% cilvēku tas izpaužās, un sevišķi smagi ir tiem, kuriem ir augstāka piesārņotības pakāpe. Padalies, tad kas bija tev tie sāsinājumi? Jā, nekad no sācinājumiem nevajag nobīties. Nu, tā uzreiz, tā kā pirmo reizi atnāca un tā kā uzreiz, tā kā man ir jāpamet, nevajag tā darīt. Tā kā daudzi dara, piemēram, man izlīda pumpiņā ārā, es ar smērīti uzsmērēšu. Es aiziešu uz aptieku vai kādam ģimenes ārstam, lai viņš izraksta ziedīti, lai viņš uzsmērē uz tās pumpiņas. Un tālāk mēs sadzinām vienkārši to atpakaļ organismā, iekšā atpakaļ visu sadzinām to, kas nav jāsadzen. Un tā kā organismas visu, tā kā cenšas mums organismā grūst visu ārā. Bet, ja mēs Mums viņam jāpalīdz, jā, jāsabāž visu atpakaļ. Nu, ok, par tavu pieredzi tagad stāsti. Ko tu izjūti attīrīšanās laikā, varbūt tādu nepārāk patīkamu, kas tev liecināja par to, ka, jā, process notiek? pirmais, noteikti galvenais, pumpas tas ir visiem lielākā daļa. Nav visiem, Nu, dažiem. nav visiem, bet lielākai Īstenībā daļai. jauniešiem, ļoti daudziem jauniešiem, tieši jaunākiem cilvēkiem, un tiem arī, kam ir bijušas ādas problēmas, tiem parasti caur ādu arī viss nāk ārā, jā.
Jā, man gāja cauri ādai pāri viss, un es tā kā pacietu, es teicu, nu, man ir jācieš, man nekādas ziedītes nevajag. Otrā lieta, man bija galvas sāpes, Tas ir, man liekas, no reāli. 90% cilvēku, kas attīra organismu, sevišķi tiem, kas ir Jā, dzēruši kafiju, visādas ķīmiskas vielas caur uzturu arī lietojuši, jo tas viss vienkārši nāk caur smadzeņu audiem, un tas ir nepatīkami. vate tā kā galva, tā kā vate piebasta, tā kā galvām. Mhm. Un, protams, trešā lieta. Man ir tā kā slikta duša mazliet, tāda bija tāda kņa, nu tā kā šķebina mazliet tāds Mhm. bija to gāja virsū un kā es darīju, lai to šķebināšanu samazinātu. Es vienkārši ielpoju dziļi elpu, tā kā vairāk skābekļa iekšā organismā un tad izelpoju. Un tā kā mācījos pareizi arī elpot, un tā kā tad tas sliktā duša samazinājās. Reāli samazinājās tā sliktā duša, jo arī elpošana nostrādā Jā, ņemot ļoti. vērā, ka attīrīšanās laikā akna ļoti intensīvi strādā, daudz intensīvāk nekā tad, kad mēs vienkārši dzīvojam savu dzīvību, kur akna attīra mūsu vielmaiņas gala produktus, ja, un kaut kādas tur ēvielas no pārtikas produktiem un tā tālāk, ja, bet attīrīšanās laikā akna vēl intensīvāk strādā, jo mēs atbalstot pareizi organismu, iedodam impulsu, lai akna darbotos vēl labāk. Tātad tiek atbalstīta arī akna. Un rezultātā tad akna ir diezgan lielā slodzē, un tas var izpausties kā nelaba duša no rītiem, piemēram, tukšā dušā. Varbūt rūkta garša mutē, metāliska piegarša mutē, kas liecina arī par aknu problēmām. Ja? Tā kā nu, tas viss ir jāņem vērā, jāizrunā ar savu tiešo veselības treneri. Jāsaprot, kas notiek, un attiecīgi vienkārši citreiz mēs pieslēdzam klāt papildus atbalstu, ja mēs jūtam, ka tas ir nepieciešams, vai arī samazinam attīrīšanās tempu, vai arī vairāk jāsāk dzert ūdeni. Bet forši, ka tu esi pats atklājis, ka tavā gadījumā vienkārši ļoti labi palīdz elpošanas prakses, un tas ir superīgi. Ko tu vēl pamanīji, varbūt? Ko es vēl pamanīju? Nu, tā kā tāda īpaša man nebija. Bet kas bija tā, kā agrāk man tas bija, un tagad tas tā kā sarūk, tas bija deguna asiņošana. Reāli deguna asiņošana bija. Nu, es kā jaunietis, nu, man jau, piemēram, vecāki saka, tas jau ir pusauģiem jauniešiem, tas ir tā kā normāli, taču Nē, asinis nē. tek tā kā tikko pieskaries ar nadziņu, reāli. Nu, es tāds esmu cilvēks, kurš puņķus tā kā tīra, zini tā, nu, tur Visi tīra deguna, vienkārši viss kārtībā, nevaru, ne, tas paknebina kaut ko. jā, Bet, Ronald, paknivina un tad. tāpēc nevajag degunam asiņot. Deguns asiņo, ja ir izteikts C vitamīna trūkums pirmām kārtām, kas ir saistīts uzreiz ar asinsvadu elastīgumu, tad trausli asinsvadi Jā. var būt dēļ šī iemesla. Un Es uzsāk, dzēru ūdeni, starp citu, es dzēru ūdeni, un man šis ūdens tā kā to saistaudus noturēja. Un tāpēc arī ir tas, ka ūdeni dzerot, nav vairs tā, neplīst vairs tik. elastīgi, paliek elastīgi saistaudi, jo viņi ir Jā, hidratēti, jā? Un tāpēc ir jā, ļoti hidratā. svarīgi dzert katru dienu pietiekamā daudzumā šķidrumu, plus vēl, ejot organismu attīrīšanu, tātad kārtojot zārnu traktu, tu samazini cukura patēriņu. Cukurs arī ļoti bojā asinsvadu sieniņas un ietekmē šo te trauslumu. Plus vēl ēdot neveselīgu pārtiku, ļoti daudz ātrie ogļhidrāti, tu uzņem ļoti maz vitamīnu un minerālu vielu, jo nevelti tās sauc par tukšajām kalorijām. Ja tur baltmaize, makaroni, kartupeļi, tas reāli ir tukšas kalorijas. Ja, Bet makaronus, starp citu, mēs ģimenē bijām pārgājuši makaronus no baltajiem uz brūnajiem makaroniem. tas nemaina būtību, ka tie ir makaroni. Nu, Tikai tur jā, ir drusciņi vairāk šķiedrvielu un drusciņi lēnāk ceļās cukura līmenis asinīs. Bet, ja to jā. ēd daudz, jebkurā gadījumā arī tas nav īpaši veselīgi. Ja tur reizes nedēļā makaronus, protams, kad nebūs baigā skāde, bet ja rītā, pusdienās, vakarā visu laiku ir makaroni, zupā ir makaroni vārīti, makaroni apcepti, makaroni un nezinu vēl kaut ko tur. Cilvēki reizēm pārspīlē, jā, ar šiem ātrajiem ogļhidrātiem. Tāpēc jābūt ir daudzveidīgumam, dažādībam, un tu šobrīd esi ļoti daudz ieviesis savā ēdienkartē arī dārzeņus un augļus tajā skaitā, kas ir, protams, minerāli vielas, kas ir vitamīni, C vitamīns ir, un tu pat neesi dzēris C vitamīnu atsevišķi kā uzturu bagātinātāju, pareizi? Jā,
Jā, Jā. vienkārši Un vēl, izmēģināt. Jā. un vēl starp citu par uzturu bagātinātājiem. Es biju pamēģinājis uzturu bagātinātāju, man laikam par rokai nav. Bija tāds, cukuru samazināšanai. Reāli, cukuru Pērperīte samazināšanai. varbūt. Nē, chroms. Chromu tieši. Jā, es lietoju chromu. Tur aptiekā nopirku, 8 eiro maksāja. Nu, tur, kas tur paņēma to uzturu bagātinātāju? Vajag pamēģināt. Pamēģināju, un izrādās 3 mēnešus, starp citu, 3 mēnešus lieto. Un katru dienu es lietoju to chromu. Un 3 mēnešu laikā, vienā dienā, reāli vienā dienā, es neko būtisku izmaiņu neredzēju. Kā ēdu cukurus, tā arī ēdu. Man bija tāpat tā atkarība. Un tik līdz vienu dienu pārtrauci, viss, tev atkal cukuri sākās, un tu atkal, tu nevari vienkārši. Un tur ir tā lieta, ka tu iegrāvies vienkārši nepareizā, tāpēc sastāvus nelasīju. Un tā tālāk. Nu, es domāju, nu, labi, varbūt paķeršu, varbūt palīdzēs. Nu, jā. Tāpat daudzi saka, ka D vitamīns ir jālieto. Es arī D vitamīnu lietoju. Vienu reizi, starp citu, 3 mēnešus arī lietoju D vitamīnu. Bet būtiski uzlabojumu, diemžēl, savu veselību neredzēju. Nu, Tāpēc, tā ka vitamīna var redzēt analīzēs pa lielam, ja, tas ir jā, saistīts ar imunitāti, ko ar aci tu tā īsti neredzēsi, ja. Citreiz saka, arī enerģijai ļoti svarīgi, lai tas D vitamīns nebūtu zems. Tas ir tā, nevar īsti tā izmērīt, kā tad strādā tas D vitamīns un C vitamīns. To tur tā var novērot ilgākā laika periodā. Tas nav tik vienkārši nemaz, ja. Bet tā kā tu minēji, jā, ļoti svarīgi arī, ejot pērkot aptiekā uzturu bagātinātājs, vienmēr ir jāskatās sastāvs. Vienmēr ir jāskatās arī, vai ir certifikācija. Piemēram, es iesaku meklēt uzturu bagātinātājus ar GMP certifikātu, kas ir Good Manufacturing Practice, tad labas ražošanas prakses certifikāts, kas apliecina to, ka ir trešā iestāde, puse, kas pārbauda ražošanas procesu no izēvielu atrašanas līdz pat ražošanas procesa beigām. Tad visu laiku ir kāda trešā puse, kas kontrolē šo ražošanas procesu. Jo, ko mēs bieži vien tirgū redzam, parādās kaut kāds ļoti labs produkts, mēs viņu pērkam, un ar laiku ir tāda sajūta, ka viņš kaut kā nav vairs labs, ka īsti kaut kas nav ok. Tāpēc, ka nav tā trešā puse, kas visu laiku pārbauda šo te kvalitāti. Vienā brīdī kvalitāte, peļņas nolūkos, kvalitāte vienkārši nokrītās. Vai uztur bagātinātājā sāk parādīties kaut kādas lētākas izēvielas sastāvdaļas, ja, kas pazemina šo te kvalitāti, plus vēl apdraud reāli mūsu dzīvību, jo, piemēram, uztur bagātinātājos aptiekās ļoti populārs ir titāna dioksīds, joprojām, kuru 22. gadā PVD paziņoja mums mēdījos bija uzraksti, ka tas ir kaitīgs gēnu līmenī, to nedrīkst lietot, un tur bija teikts, ka medikamentos savukārt šo vielu ir jāizņem līdz 25. gada beigām. Joprojām visu gadu mēs lietojam titāna dioksīdu medikamentos un uzturu bagātinātājos, tie, kas lieto, jā. Es uzskatu, ka arī 6. gadā tās pašas vielas būs turpat iekšā, jo nav jau kontrolas valstī, kas tam visam reāli ietu cauri, kas pieprasītu šīs izmaiņas, kas izsekotu tam visam līdzi, ja. Tas ir, tā kā viens tur paziņoja kaut ko, bet, vienkārši, valdība ir valdība, sistēma ir sistēma. Tāpat arī ir ēvielas, ja tas pats titāna dioksīds, tad 22. gadā ir aizliegts, bet ēvielu saraksts nav atjaunots kopš 11. gada ministru kabineta noteikumos. Varbūt es kļūdos bišķīt ar gadu, bet apmēram šitādi cipari ir, ja. Tad nav mums vispār nekādas kontrolas, nekas netiek sekots līdzi aktualitātēm par bīstamajām vielām, ko cilvēkiem nevajadzētu lietot. Tā vietā ir mēdī, kuri pasaka, lietojiet visas sintētiskās ēvielas, viņas ir drošas, jo tur ir apstiprināts, visādas pārtikas dienas ir apstiprinājuši, ka viss ir drošs, ēdiet tik iekšā, ja. Bet tāpat laikā nav reālu pētījumu, kā ēvielu kokteļi ietekmē veselību, ja viņus lieto vairākus uzreiz. Ja mēs ejam veikalā, mēs paskatāmies, tur titāna dioksīds, tur mononātrija glutamāts, tur kalija acesulfāms, ja? Pēc nosaukumiem jau skaidrs, ka tās ir vielas, ko lietot cilvēkam nevajadzētu, jo dabā neaug. Vienkārši neaug dabā, ja? Bet cilvēki, nezinot šo informāciju, viņi saliek savā pārtikas iepirkuma groziņu pilnu ar ēvielu kokteili. Un šādu pētījumu nav. Vienkārši viņi neeksistē. Ir atsevišķi par titāna dioksīdu pētījumi jau, kas apliecina, ka ir kaitīgs, ja?
bet viņi joprojām ir Maksimas tortēs, piemēram, paskaties sastāvu. Saldumos lētajos paskaties sastāvu, ja? Vai krāsvielas E129, kas vispār bērniem ietekmē smadzeņu darbību, koncentrēšanās spējas, ja tāpēc tie bērni ir tik agresīvi, tik uzvilkti, nevar viņus nomierināt, un tad vecāki Hiperaktivitāte. Bērni hiperaktīvi. hiperaktivitāte. Un tā viņi ved Jā. pie psihoterapeitiem, un kas notiek? Visādi antidepresanti jau 10 gadu vecumā bērni tiek uzsēdināti uz medikamentiem. Tā vietā, lai vecāks paņemtu bišķīt savu atbildību un reāli izmainītu bērna ēdienkarti, ja? Jo savā ziņā, nu, es negribu būt ļoti nosodoša, bet jebkura bērna veselības stāvoklis ir vecāka atbildība. Un savā ziņā arī tavs veselības stāvoklis ir bijusi tavu vecāku atbildība no dzimšanas brīža līdz 18 gadu vecumam. Tagad jau tā ir tava atbildība. Ja? Apsveicu, es pieaugušo pasaulē, par visu jāuzņemās atbildība tikai un vienīgi pašam. Ja? Un, diemžēl, nezināšana neatbrīvo no atbildības. Tas, ka mēs paši neesam izzinājuši šīs tēmas par veselību, sapratuši, kas mūsu ķermenim ir vajadzīgs un kas nav vajadzīgs, ja, un attiecīgi neesam atteikušies no nevajadzīgajām vielām, tad ir jārēķinās ar sekām, ka organisms sāk attiecīgi piesārņoties ar to lieko un nevajadzīgo, un vienā brīdī, tā kā tu saki, ja, vielmaiņas traucējumi parādās, insulīna rezistence parādās, ja, jeb slēptā insulīna rezistence, ko gadiem cilvēki nemaz nezina, ja, un turpina vienkārši bojāt šo metabolismu. Starp citu, uzturs jums, diemžēl, nepalīdzēs. Šeit jums uzturs nepalīdzēs kompensēt, jo man reāli, es arī biju toreiz pirms organisma attīrīšanas, biju mēģinājis sakārtot uzturu, bet man nekādi būtiski uzlabojumi arī nebija. Es tur ēdu arī augļus, dārziņus, tur visādus krējumu salātos liku. Es majonēzi aizstāju ar krējumu likus pie salātiem. Tā kā krējums ir veselīgāks nekā tā majonēze, jo majonēzē transtauki. Nu, un būtiski uzlabojumu nebija. Vispār Es nebija. tev gribu te bišķīt piemetināt klāt un palabot. Ar uzturu var dabūt ļoti labus rezultātus, bet tas prasa daudz laika. Jā, Gads, 2, 3, lai tā riktīgi dabūtu baigo fenomenālo rezultātu. Ja? Kādam ātrāk, kādam mazāk. Bet kur ir problēma? Kāds ir uzturs? Salāti, jā. dārzeņi, augļi, lielveikala plauktā ir apsmidzināti, apstrādāti pesticīdi, herbicīdi, fungicīdi. Ja mēs te varētu skaitīt, vēl tad vēl ar krāsu nopūš, lai izskatās gatavāks. Ja? Nu, visādi. Mēs redzam, sociālos tīklos pilns ar roļikiem, kā mērcē banānus ķīmijā. Ja? Un, nu, vārdu sakot, tas nav noslēpums, ka tas tiek darīts un tas notiek. Ja? Pieļaujamajās devās. Bet nu, tāpat laikā, ja arī veikalu gaļa pilna ar antibiotikām, ar hormoniem, kāpēc vīriešiem krūti savu, nu, es varbūt novēroju, ka tu reāli, nu, tāpēc, ka hormonālā sistēma ir izgājusi no ierindas dēļ tā, ko cilvēks ēd. Plus vēl, protams, arī aptaukošanās, kas to visu veicina, jo, nu, tauki arī atrodas visās ķermeņa vietās, nevis tikai uz vēdera, ja. Ja mēs Citu man arī bija tās pašas krūtis, kā jūs teicāt, tie paši. Tas arī bija. Man arī Vairs bija. nav. Man arī. Apsveic, tu esi vīrietis. Mālacis Ronalds, patiesībā ar tevi ļoti, ļoti lepojos, jo, teikšu godīgi, es ikdienā saskaros ar ļoti daudz cilvēkiem. Es vakar sēdēju, analizēju vēl dažas veselības anketas, un es ieraudzīju to ciparu, cik jau es esmu izanalizējis pa 4 gadiem. 700 apmēram anketas pa 4 gadiem, kad es esmu gājis cauri tiem veselības stāvokļiem. Protams, visi nav attīrījuši organismu, jo kāds paklausās konsultācijas laikā, saprot, ka te kaut kas ir jādara. Ja, nevar tikai sēdēt uz uztura bagātinātājiem čupām rīt. Ja, reāli ir. Katrā programmā ir savas uztura vadlīnijas, kas ir jāņem vērā. Pirmajā programmā atsakās no ēvielām, no saldumiem. Otrajā programmā atsakās no jēlām, gaļām, no augstiem žāvējumiem, kūpinājumiem un nu, viss, kas var, nu, no kā var dabūt parazītus pa lielumu. Ja. Trešajā programmā mēs īslaicīgi izslēdzam arī gaļu. Paliekam praktiski tikai uz dārziņiem. Ja, un tā pakāpeniski ieviešās šīs te uztura rekomendācijas. Pēc tam, kad 2 nedēļas tas dziļais zarnu trakts kārtīgi ir iztīrīts, ja, mēs atpakaļ liekam visas uzturvielu grupas, ne fast foodus, ne saldumus, protams, ja. Protams, ir cilvēki, kuri garā vāji, un viņi atkal sāk vecos ieradumus, un pēc kaut kāda laika šis rezultāts atkal sāk sašķobīties, ja, atkal atgriežas liekais svars, jo cilvēks negrib visu laiku pastāvīgi par sevi rūpēties. Bet tu esi tiešām tāds unikāls gadījums, kas ļoti strikti ir ievērojis visas vadlīnijas,
tiešām ļoti rūpīgi ir piegājis visai šai informācijai. Es zinu, ka tu pat mainīsi pannu, ja tev vairs nebūs ar teflona pārklājumu, jo arī tas izdala toksīnus ēdienā, ko mēs gatavojam. Ja? Tu esi ļoti, ļoti pievērsies šīm visām veselības tēmām, un es tiešām ļoti ar tevi lepojos, jo tavs rezultāts ir ļoti īsā laikā un ļoti, ļoti fenomenāls. Un es tev gribētu novēlēt mūžam noturēt šo fokusu uz savu veselību, it sevišķi pie tavas ģimenes diagnozēm, kas jums ir bijušas, ja, un tu pats esi bijis uz operāciju galda, jo mēs esam tie, kas rada mūsu veselību, mēs esam tie, kas par to rūpējās. Mans instruments uztura bagātinātāju organismu attīrīšanai ir tikai viens instruments, kas iedod impulsu, motivāciju, tāda zelta pendeli iedod, lai tev palīdzētu to izdarīt, bet viss pārējais darbs ir jāizdara pašam, un tu, manuprāt, esi vienkārši fenomenāli ar to visu ticis galā, par ko es tiešām cepuri nost. Daža laba Arī sieviete, 30 plus, nevar izdarīt to, ko varēji tu. es arī gribu piebilst to, ka es arī gribu palīdzēt arī saviem vecākiem, tāpat iziet cauri šai visai sistēmai un tā kā saka, pieiet, ot šitā pieiet pie viņiem. Tā kā Mm. ar mīlestību, ar veselību, tā kā viņos ielikt šo te iekšā potenciālu. Nu, tas ir atkarīgs, vai viņi tur piekritīs vai nepiekritīs. Nu, nevienu jau nespiež, nu tā. Bet, nu, Piespiest kā saka, diemžēl mēs nevaram, Ronald, lai cik ļoti mēs mīlam savus tuviniekus, bet katram ir jābūt kaut kādam savam klikšķim, vai tā ir smaga diagnoze, kas liek domāt, vai tas ir kaut kāds nelaimes gadījums, insults, infarkts, kas citreiz sapurina riktīgi. Ja? Dažus vispār pat tas nesapurina, viņi turpina uzskatot, ka tikai medikamenti varēs palīdzēt, tikai pie ārsta jāiet, ja, un neko citu viņi negrib darīt. Bet šeit ir saistīts, manuprāt, arī ar to, ka cilvēkiem trūkst izpratnes vispār par šīm lietām, jo tas, kas jau nāk no bērnības, kas ir bērnu dārs, kas ir skola, kas ir visādas iestādes, kur cilvēki izmaļās pa dzīvi, ja, no turienes jau nāk šie nepareizie priekšstati par uzturu, pārmērīgs ogļhidrātu patēriņš, uztura piramīdā parādās saldumi, parādās rafinētas augu eļļas, kas arī nav vēlamas veselībai. Ja. Uztura piramīdā jau bāzē ir neveselība iekšā. Tā Ronalds mums laikam ir atslēdzies. Tagad šodien izskatās, ka mums ir jābeidz. Līdz ar to, jā, neaiziesim dziļumos. Mēs jau esam norunājuši 40 minūtes. Mīļā, ko es gribu teikt šajā sakarā? Liela pateicība Ronaldam par dalīšanos. Tiešām šodien es ļoti lepojos ar viņa rezultātu, jo 16 kg pa 2 mēnešiem tas ir vienkārši wow. Tas ir vienkārši wow, un es novēlu viņam ilgi un laimīgi turpināt rūpēties par savu veselību, nepadoties nekad, protams, dalīties arī citiem un tuviniekiem, palīdzēt līdzcilvēkiem, jo tas ir tas, ko mazākais, ko bērns var palīdzēt savā ģimenē, ir šīs jaunās zināšanas iedot saviem vecākiem, jo viņiem nebija šādu zināšanu. Ja? Nu, lūk, čau, esi atpakaļ. Es jau gribēju pabeigt sarunu. Es domāju, ka šodien mums arī ir jābeidz, jau mēs diezgan ilgu laiciņu runājamies. jā, Atvod. bet vēl ārsti nestāsta nekad par profilaksi. Tur jau tā lieta, ka par profilaksi nekad nestāstīs. Mums pašiem ir jādara viss, lai tas organisms ietu cauri šim te visam procesam. Nevajag jau tā kā, tā kā uzsēsties uz tā viena, ticēt klai un iet kaut ko darīt. Un tā kā uzticies tam cilvēkam, ej klai un dari, bet neizvērtē, vai tas strādās, vai tas nestrādās, un tā tālāk. Nu, katrā ziņā aiziet pie mediķa, ja jums pasaka, ka šis medikaments jālieto līdz mūža galam, meklējiet lūdzu citu ārstu, jo tie ir klaji meli. Lietot līdz mūža galam kaut kādus medikamentus, tās ir šī brīža medicīniskās vadlīnijas, kas pasaka to, ka jau pēc vecuma ir jāizraksta spiediena zāles un holesterīna zāles, lai gan ar spiedienu viss ir kārtībā, ar holesterīnu viss ir kārtībā. Es ar klientiem esmu dzirdējis ļoti daudz dažādus pieredzes stāstus, kur vienkārši ir pilnīgi aplamas mediķu visādas izvēles, kas nenāk par labu pašam pacientam. Un tad ir jautājums, ar kādu motivāciju vispār tas viss tiek darīts. Vai tiešām, lai palīdzētu cilvēkiem nesaslimt, vai lai uzturētu cilvēkus kroniskos slimību stāvokļos un visu mūžu vienkārši izrakstītu medikamentus. Nav noslēpums, ka mediķi saņem komisijas maksas no medikamentu izrakstīšanas. Protams, es arī saņemu komisijas maksu no uzturu bagātinātāju ieteikšanas citiem, ja? Bet, Ronald,
es esmu iedevusi veselību tev rezultātā, un fenomenālas zināšanas un atbalstu vispār veselīga dzīvesveida sakārtošanā, ja, kas ir motivācija un iedvesma un šo vidi cilvēkus ja, arī atbalstu un iedvesmo. Ja, es esmu ļoti daudz iedevusi vietā pavēlti, kamēr saņemu kaut kādu komisijas maksu par produktiem. Ja. Ārsti tāpat laikā raksta medikamentus, bet veselību viņi nevar iedot. Tāpēc, ka veselību tā nevar iegūt. Nesāp galva no tā, ka trūkst paracetamols vai ibumetīns organismā. Tam ir citi iemesli. Saproti? Un holesterīns nepacēlās tāpēc, ka ka organismam vajag statīnus. Tam ir citi iemesli, tam ir iekaisuma procesa organismā, kā rezultātā ceļās šis te holesterīns. Tad jāsakārto organismu iekšējā vide, jāmazina iekaisums, nevis jāizraksta statīni, kas nestrādā tādā veidā, lai novērstu cēloni. Ja? Palasot jebkura medikamenta iedarbību, ir skaidrs, ka šis medikaments novērsīs sekas, bet neārstēs cēloni. Tad medikamenti neārstē. Tas ir kliedzošs apgalvojums no manas puses, bet tā ir pilnīga loģika, pieslēdzot smadzenes, izlasot jebkura medikamenta iedarbības mehānismu, ir skaidrs, ka konkrētie medikamenti vispār neārstē. Un jo ātrāk cilvēks šo sadzirdēs un sapratīs un sāks darīt kaut ko citu, tad strādāt uz cēloni, samazināt iekaisumu, attīrīt organismu, iekaisumu rada toksiskas vielas organismā, šūnu telpā, kas sāk uzkrāties, mija darboties un radīt tātad sekas. Ja? Tad tagad cilvēki pārslēgs domāšanu no simptomātiskās, ātri aizvākt problēmu uz cēloņa meklēšanu. Tad arī daudziem atrisināsies ļoti daudz veselības problēmas. Plus vēl mēs atslogosim paši pārgrūzīto veselības sistēmu, kura ir pārgrūzīta dēļ šiem kroniskajiem gadījumiem, kad cilvēki tiek uzsēdināti vienkārši uz medikamentiem. Un es arī to pašu gribu, to, ko Elīna dara, tā kā arī iedvesmot citus, arī nākt to pašu organismu attīrīšanu. Pagaidām man vēl ir šī tik daudz klientu, vēl jau nav. Bet Ronald, es galvenais domāju, vienkārši ir dalīties ar informāciju, agri vai vēl cilvēki to saredz, sadzird, un tu mani vēroji 3 gadus. Tu mani jā, 3 gadus līdz izdomāji, nē, tomēr laikam jāpamēģina. Ja nu, zini, ka šis risks atmaksāja, šis ir vērtīgs risks ieguldīt savā veselībā, sakārtot organismu, ja tas ir risks, ko ir vērts uzņemties pret visiem pārējiem riskiem, ja. Risks lietot medikamentus un riskēt ar blaknēm, kuras piemeklē lielāko daļu cilvēku, ja, jo blakņu sarakstu, diemžēl, cilvēki nelasa, un viņi nezina, ka viņiem lietojot medikamentu ir blaknes, jau ir blaknes. Ja. Es esmu arī saskārusies ar cilvēkiem, kuri nāk risināt kaut kādas ādas problēmas, un tad tu uzzini, ka viņš lieto, piemēram, omeprezols. Ja. Cilvēks lieto omeprezolu atviļņa ārstēšanai, kas atkal neko neārstē, ja, bet, ok, it kā viņš domā, ka viņš ārstē. Omeprezolam blakņu sarakstā ir rakstīts nātrene, un cilvēks atnāk ar problēmu nātrene. Nu, es esmu vienkārši tas cilvēks, kas palīdz ieraudzīt, kur ir cēlonis tam visam. Varbūt šis ir cēlonis. Un tad, kad mēs šo nomainām uz kaut ko citu, piemēram, citronu ūdens ļoti silts, tukšā dušā 15 minūtes pirms ēšanas, būtiski uzlabo gremošanas procesus un pāriet kuņģa atvilnis. Ja? Tā kā, te ir vienkārši zināšanas, izpratne, kā mūsu fizioloģija strādā, ko ķermenim patiesībā vajag. Atvilnis ir, kad neslēdzas ciet sfinkteri kuņģim. Tas ir saistaudu vājums pirmām kārtām, kad sfinkteri ir šitādi te, ja viņi nav stingri. Otrakārt, sfinkteri slēdzas ciet, tad, kad kuņģī ir konkrēts pH skāba vide. Ja tur nav skāba vide, no 12 pirkstu zarnas kuņģī ietek žults, izmaina vidi, skābums paliek vājāks, un rezultātā sfinkteri nevar nemaz slēgties ciet. Un ir atvilnis. Tad jāsakārto ir gremošana, nevis visu laiku jālieto kaut kāds medikaments. Ja? Tad jautājums, ko mēs ēdam, ka mums ir pH nepareiz. Vai mēs ēdam un uzdzeram veselu glāzi sārmainu ūdeni pa virsmu, atšķēdot kuņģa skābi, radot nepareizu sārmainu, nepareizu tātad augstākus pH līdz ar to ir. Un rezultātā sfinkters vienkārši nevar ciet. Tīra fizioloģija. Pieslēdzam smadzenes, sākam pētīt, kā strādā mūsu kuņģis, un tad jau mēs pa lielam zinām, ko darīt. Kuņģis strādā vislabāk tad, kad mēs ēdam olbaltumvielas, jo, lai sālskābe izdalītos, mums vajag olbaltumvielas, nevis cukuru, konfekti, makaronus, kur praktiski nav olbaltumvielu. Ja.
Arī uzturs, ko mēs ēdam pašus, mūs noved pie nepareiziem gremošanas visādiem traucējumiem. Nu, ko, Ronald? Nu, jau mēs esam aizdegušies riktīgi, jo tēmas aiziet Jā. vaļā. Citas. Šodien es gribētu tā kā, pabeigt mūsu sarunu, bet es labprāt tevi uzaicinātu vēl kādreiz kopā parunāt par šīm tēmām, jo tev arī ļoti tāpat kā mani interesē un aizrauj šis viss, un es ceru, ka tu nekad nebeigsi pētīt veselības tēmu, jo caur visiem mūsu atklājumiem mēs varam līdz citiem cilvēkiem aizvest šo informāciju. Jo vēl kāds sadzirdēs, vēl kāds sāks dalīties. Un tā mēs kopā, kā cilvēce, kļūsim vienkārši gudrāki, spēcīgāki. Jo skolā, diemžēl, man neiemācīja, kā sakārtot veselību, ja? Bet pati saviem spēkiem es to iemācījos. Plus caur organismu attīrīšanu, caur mūsu lekcijām, kas mums klientiem ir bez maksas, ja? To visu var katrs iemācīties. Tā kā aicinam vienkārši negaidīt. Un katra mēneša 1. datumā ir projekts organismu attīrīšanai. Lūdzu, nāciet, pievienojieties kopējai plūsmai, tāpat kā Ronalds tam ir gājis cauri jau 2 mēneši. Tev šobrīd priekšā ir dziļā zarnu trakta tīrīšanās, kur droši vien Jā, tev fokusīs kaut kādi kilogrami, ja, un iztīrīsi zarnas tā ritīgāk jau. Un tad jau pēc tam ir šūnu barošana, kas attiecīgi iedos resursu atpakaļ tādu. Šūniņas būs jā, pār. bet ir jāatcerās, ka organisma attīrīšana visvairāk arī ir jādomā cilvēkiem, kuriem ir autoimūnās saslimšanas, īpaši tiem. Visiem par to ir Jā, jādomā. visiem, bet vēl svarīgāk ir cilvēki, kuri arī staigā, piemēram, man staigā cilvēki, kas ir ar celiakiju, jo tā ir autoimūnā saslimšana, autisms. Ļoti daudz bērni ar autismu slimo. Ļoti daudz bērni. Nu, labi, tā ir cita saruna, par šo mēs varbūt Jā, šobrīd šeit necelāsim. Tam arī ir iemesli, kāpēc tas viss notiek, un tās jau ir citas dziļākas tēmas. Nu, ko, jā. Ronald, lai tev brīnišķīga diena, un mūsu visiem skatītājiem arī mēs šodien novēlam brīnišķīgu dienu. Tiem, kam interesē organismu attīrīšanās, droši vēl rakstīt Ronaldam, jo Ronaldam jau ir fenomenāla pieredze, ka viņš ir izgājis cauri. Un sākam 1. janvārī, jo mēs nesvinam, mēs alkoholu nelietojam, mēs esam par veselīgu dzīvesveidu. 1. janvārī mēs tāpat kā jebkurā citā dienā esam uz strīpas, vādām projektus. Protams, var pievienoties arī 2. un līdz pat 5. janvārim, lai tiktu līdzi grupai. Tomēr ieteicams ir sākt visiem reizē, bet līdz kaut kādam 5. janvārim vēl var pievienoties un uzsākt organismu attīrīšanu un iegūt savus labus rezultātus, kas ir profilakse. Tā kā seko, tā kā lūdzu rakstiet man privāti, tur es iepriekšējais video, tur zem profila var redzēt arī telefonu, uzrakstīt izziņu WhatsAppā, es uz WhatsApp ziņām atbildu, un, kā saka, jā, tad novēlu veiksmi, Un lai un, visiem brīnišķīgu dienu, ko? jā, Tā, ok, slēdzam ārā.